Andrew Godards, kurš ir ar grādu gan filozofijā, gan teoloģijā, un ir arī Kristīgās ētikas institūta pasniedzējs, tātad Kembridžā, arī lektors Kembridžas universitātē. Diemžēl viņš šodien nevarēja ierasties un ļoti atvainojās, bet viņš ir sagatavojis šīs runas, un tās tad lūkšu runātājiem nolasīt. Mums pat tiešām ļoti žēl, jo viņš ir ārkārtīgi spēcīgs runātājs tieši šajos jautājumos, kas skar kristīgo ētiku, tiesības un politiku. Bet mēs ceram, viņš ir solījis, ka būs nākamajā gadā, kad būs nākamā konference par šiem tematiem, tikai citā mazliet griezumā par dzimumu līdztiesību, identitāti, homoseksualitāti un kāds ir šī laikmeta izaicinājums. Mēs ceram, ka viņš ir solījis, ka viņš šajā konferencē uzstāsies, ka viņš būs tur nākamgad. Bet tad es lūkšu Ronaldiju. Mani palūdza nolasīt Andrew Godarda šo te pirmo runu lekciju, ko viņš bija paredzējis teikt, un mēs dzirdējām, ka viņš ir slims. Es mēģināšu jums iztulkot to, ko viņš ir atsūtījis. Vēlos pateikties jums par šo ielūgumu runāt jūsu konferencē. Droši vien man vajadzētu par sevi nedaudz pastāstīt. Esmu ordinēts anglikāņu mācītājs, un evaņģēliskais kristīgās ētikas pārstāvis, pētnieks. Esmu pasniedzējis anglikāņu teoloģiskajās koledžās, pašreiz esmu Kirby Lengas institūta asociētais direktors, mēs bāzējamies Kembridžā un esam Kristīgās ētikas institūts. Gan anglikāņu draudzē baznīcā, gan runājot par kristīgo ētiku, mūs ļoti pēdējā laikā sākusi interesē debates par cilvēku seksualitāti. Es zinu, ka šajā konferencē mēs pieskarsimies ne tikai šiem jautājumiem, bet tieši cilvēka seksualitātei es vēlos vairāk pievērst uzmanību savās rīta un pēcpusdienas runās. Ne tikai tāpēc, ka mūsdienās arvien vairāk un vairāk mēs sajūtam izaicinājumus, kas tiek mesti mums, un šie izaicinājumi ir mūsdienās mums kristiešiem sabiedrībā īsts izaicinājums, viela pārdomām. Un es ceru, ka mana pieredze, manas zināšanas varētu jums noderēt. Es arī apzinos to, ka pašreiz es par jūsu situāciju Latvijā maz ko zinu. Es ceru, mans plāns ir, ka kaut kādā veidā mūsu pieredze Lielbritānijā palīdzēs arī jums vietējiem kristiešiem, mēģinot joprojām savā sabiedrībā uzticīgi liecināt par Dievu. Es vairāk pieskaršos gan sabiedriskajām, gan juridiskajām izmaiņām un kā baznīcai, kā kristīgām draudzēm vajadzētu reaģēt uz tām mūsdienu sabiedrībā. Es arī runāšu par to, kādi izaicinājumi tiek mesti kristīgai baznīcai, ja runājam par homoseksualitāti. Un es arī došu principus, kā mēs varētu reaģēt uz šiem izaicinājumiem. Manas dzīves laikā sabiedriskā attieksme ir mainījusies ļoti pamatīgi. Gan ir likumi mainījušies, gan arī sabiedrības kultūra, kas attiec uz homoseksualitāti un viendzimuma attiecībām. Pirms dažiem gadiem tiesību zinātņu profesors Stīvens Kretnijs uzrakstīja grāmatu, un tajā ir ļoti tas viss precīzi atspoguļots. Grāmatas saucās Viendzimuma attiecības no šausmīga nozieguma līdz geju laulībām. Arī šajā grāmatā ir pieminēts interesants fakts, ka tajā gadā, kad es piedzimu, 1967. Vīriešu homoseksuālie akti, ja partnerattiecības vēl joprojām bija krimināla noziegums.
cilvēki, vīrieši par to tika sēdināti cietumā, vai arī tika šantažēti, ja par viņiem dabūja zināt tādas lietas. Un interesanti, ka tieši kristieši, arī tātad anglikāņu vadība bija priekšgalā šai kustībai, kas mēģināja mainīt likumus. Viņi gribēja nošķirt grēku un noziegumu. Viņi pateica, ka pat ja draudze, kristīgā draudze māca, ka kaut kas ir amorāls un kaut kas ir nepareizs, tas nenozīmē, ka šai lietai būtu jābūt nelikumīgai vai krimināla noziegumam. Viņi arī redzēja, kādas ciešanas piedzīvo šie cilvēki sabiedrībā. Viņi redzēja, ka likums, kāds toreiz pastāvēja, dara šiem cilvēkiem pāri. Daudz cilvēki cieta, jo īstenībā viņi pa lielam nespēja kontrolēt to, kam viņi bija pakļauti. Proti, ka viņus piesaistīja viena un tā viņu paša dzimuma pārstāvji. Un tie, kas Lielbritānijas parlamentā centās mainīt šo likumdošanu, viņi neko vai daudz vairāk arī negribēja, kā tikai homoseksuālismu panākt, lai tas vairs nav krimināla noziegums. Ja mēs šodien, tajos laikos, izteiktie vārdi šodien būtu pārsteigums, proti, ka tajā laikā šie vārdi bija, ka ja cilvēki savu homoseksuālismu, ja ar to plātās, tad tas ir pretīgi. Un šāda likuma pieņēmējiem parlamentā būtu jākaunas par to, ko viņi ir izdarījuši. Vai arī nekāds likums nepasargās homoseksuālistus no tā, ka cilvēki joprojām izsmies viņus, ka viņiem nepatiks sabiedrībai, vai labākā gadījumā par viņiem iežēlosies. Bet, protams, daudziem cilvēkiem nebija pieņemams tikai tas, ka homoseksuālistus vairs nesauc par noziedzniekiem. Geju atbrīvošanas fronte izdeva savu manifestu 1970. gadā. Šodien šis manifests, tajā laikā šis manifests bija galējs fanātisms. Taču, ja šodien mēs to palasām, mēs redzam, ka visas viņu prasības mūsdienās ir izpildītas. Un drīzāk mūsdienās, ja kāds mēģinātu šīs prasības apšaubīt, tad šis cilvēks jau būtu jocīgs un savāds. Bet gadi gāja un sākumā nešķita, ka homoseksuālisms tiks sabiedrībā atbalstīts. Jo 80. gados parādījās AIDS slimība un konservatīvā sabiedrība kļuva ārkārtīgi naidīgi noskaņot pret homoseksuālistiem. Tieši konkrēti Lielbritānijā. Un tajā laikā tika pieņemts likumā 28. paragrāfs, kas aizliedza skolās propagandēt homoseksuālas attiecības. Un atkal, gan geji, gan lesbietes uzskatīja, ka šīs likums ir diskriminējošs pret viņiem. Un tajā laikā kristieši un kristīgās draudzes un konfesijas kopumā sāka viņi atbalstīja šo te likumdošanu. Un bieži vien bija dažādu kampaņu priekšgalā, kur runāja par homoseksuālistu ierobežošanu. Un, lai gan to var saprast, tomēr es domāju, ka tā bija kļūda, ka kristieši uzskatīja, ka savu kristīgo redzējumu vislabāk ir sabiedrībā nostiprināt caur likumdošanu.
Tas sabiedrībā radīja uzskatu, ka kristīgā draudze ir homoseksuālu cilvēku ienaidnieks. Un līdz ar to kristīgai draudzei bija grūtāk šo savu kristīgo labo vēsti padarīt dzirdamu citiem cilvēkiem sabiedrībā. Un tas arī noved pie tā, ka vēlāk, ja kristieši kaut ko mēģināja likumdošanā ierosināt, viņu viedokli vairs neņēma vērā. Tas mums ir tāds atgādinājums, ka mums ir vajadzīga patiešām gudrība, lai zināt, kā pareizi rīkoties, tad, kad mēs runājam par izmaiņām likumdošanā sakarā ar šo tēmu. 80. gados un arī 90. gados arvien vairāk un vairāk cilvēku nekautrējās sabiedrībā atklāt izrādīt, ka ir geji vai lesbietes. Un šis tēls, šis izsmieklis un līdzjūtīgi pārgāja. Cilvēki sāka saprast šos cilvēkus, sāka siltāk izturēties pret viņiem. Cilvēki saprata, ka homoseksuāli cilvēki nav bīstami sabiedrībai. Viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs. Un saskaroties ar šiem te likumiem, kas viņus diskriminēja un ierobežoja, un piedzīvoja to, ka cilvēki pret viņiem tik ļauni izturējās, geji un lesbietes sāka vairāk un skaļāk runāt par vienlīdzību, par cilvēktiesībām un par likuma aizstāvību. Un viņi vēlējās izmaiņas gan likumdošanā, gan sabiedriskajā kultūrā. Es pieskaršos 5 jomām, par 3 es runāšu pavisam īsi, par 2 bišķiņ vairāk. Es domāju, ka tieši tās 2, par kurām es runāšu vairāk, ir vairāk jums svarīgas Latvijā. Pirmkārt, Lielbritānijā notika cīņa par to, lai 28. paragrāfu dzēstu no likuma. Proti, ka nedrīkst homoseksuālismu propagandēt skolās. Otrkārt, homoseksuālisti cīnījās pret diskrimināciju darba vietās un arī dzīvokļu piešķiršanā vai izmitināšanā, jo geji un lesbietes uzskatīja, ka pret viņiem netaisni izturas. Treškārt, homoseksuālas attiecības pieļāva vīriešu starpā no 21 gadu vecuma, bet tai pašā laikā heteroseksuālas attiecības bija atļautas Lielbritānijā no 16 gadiem. Un viņi cīnījās par to, lai būtu viens un tas pats vecums, kad šīs attiecības tiktu atļautas. Kristieši kopumā pretojās šīm izmaiņām. Viņi pretojās tāpēc, ka viņi uzskatīja, ka viņu tradicionālā mācība par laulību un seksualitāti, ka viņiem tas ir jādara tāpēc, lai aizsargātu sabiedrību pret amoralitāti. Lai arī viņiem kādu laiku izdevās visas šīs izmaiņas novilcināt, tomēr katra cīņa tika pazaudēta. Un kristieši laikam ejot tikai panāca to, ka arvien vairāk un vairāk cilvēku acīs viņiem sāka neusticēties. Atskatoties uz šiem gadiem, es teikšu tā, ka mūsu pretošanās, negudrā pretošanās un sabiedrībai nepalīdzīgā, mēs vienkārši rīkojāmies nepareizi. Jo kaut vai tāds piemērs, ja heteroseksuāls pāris dzīvo civillaulībā neprecējušies, vai vēl labāk, laulību pārkāpēji, viņi netiek nekādā veidā diskriminēti vai sodīti, ne darba vietās, nec izmitināšanas jautājumos, tad kāpēc mums būtu šādā veidā jādiskriminē vai jāsoda viena dzimuma pāri?
vēl lielākas izmaiņas Lielbritānijā notika 2004. gadā, tad, kad parlaments pieņēma civillaulības aktu, civilattiecību aktu. Tātad tas 2004. gadā deva vienzimuma pāriem legālu statusu. Viņi tātad nodibināja civillaulības. Šis likums stājās spēkā 2005. gadā, un kopš tā laika 60,000 civillaulības starp homoseksuālistiem ir izveidots Lielbritānijā. Daudz vairāk nekā Lielbritānijā bija paredzēts. Un atkal, kristīgās draudzes pa lielam pretojās šādai kustībai, jeb šādam viedoklim. Bet šoreiz viņi jau piemeklēja savus vārdus uzmanīgāk. Viņi saprata, ka nevar vienkārši pretoties un panākt tikai to, ka sabiedrība arvien vairāk un vairāk neuztic kristīgai baznīcai. Rezultātā kristīgā baznīca vairs neiebilda pret vienzimuma attiecībām kā tādām, sakarā ar likumdošanu. Viņi saprata, ka sabiedrībā šādiem pāriem ir jādod kaut kāds likumisks, juridisks rāmis, lai šie pāri tiktu atzīti un būtu kaut kādu aizsardzību. Vislielākās bažas kristīgai draudzei bija par to, ka šīs te vienzimuma civillaulības netiktu uzskatītas par parastu laulību. Sākumā tika apgalvots no likumdevēja puses, ka, protams, tās ir divas dažādas lietas. Un parlaments izziņoja, ka nekad nebūs vienzimuma laulības valstī oficiālas. Taču tas nepalika šādā stāvoklī ilgi. Piektās lielās izmaiņas ir notikušas šogad. Proti, viena dzimuma divi cilvēki tagad drīkstēs apprecēties un nodibināt laulību. Tas vēl nebija 2010. gadā aktuāls jautājums, kad Lielbritānijā ievēlēja pašreizējo parlamentu. Un tajā laikā, 2010. gadā, tam sabiedrība ļoti pretojās. Taču pašreiz šogad abas parlamenta palātas ar milzīgu pārspēku pieņēma šīs te izmaiņas likumā, un šis likums sāksies spēkā ar nākamo gadu. Ātrums, ar kuru šīs izmaiņas ir notikušas, likušas ir Kanterberijas arhipīskapam to nosaukt par revolūciju. Un mēs redzam, ka no mēdīju puses ir ārkārtīgi liels atbalsts šīm izmaiņām. Un vēl nav skaidrs, kādu tas Lielbritānijā atstās ietekmi uz sabiedrību, sākot ar nākamo gadu. Skaidrs ir viens, ka mūsu likumdošana tagad definē laulību tādā veidā, kas ir nesavietojams ar mūsu kristīgo izpratni par laulību. Un kristiešiem tas radīs tagad sabiedrībā arvien vairāk un vairāk problēmu. Nobeigumā vēlos pateikt, ka jau ir problēmas, ar kurām mēs saskaramies, un es varētu arī dot padomu, kā mums, kā kristiešiem, vajadzētu reaģēt. Ja mēs konkrēti runājam par kristīgo mācību par cilvēku seksualitāti. Sākumā bija priekšlikumi, ka vienzimuma laulībām nevajadzētu, tām nevajadzētu būt sakaram ar nekādu kristīgo, ne ar kādu reliģisko organizāciju. Tas bija mēģinājums respektēt reliģisko organizāciju viedokli, kas pretojās vienzimuma laulībām. Bet, protams, ir dažas reliģiskās grupas, kas atbalsta vienzimumu laulības.
un tāpēc viņi uzstāja, ka viņu reliģiskā brīvība tiek liekta. Rezultātā izmaiņas noved pie tā, ka tagad reliģiskām organizācijām ir izvēle, vai to izvēlēties, vai neizvēlēties, pieņemt vai nepieņemt. Lai arī daudzi cilvēki šķiet pārliecināti mūsdienās, ka kristīgās draudzes netiks piespiestas aprecināt vienzimuma cilvēkus un savās baznīcās rīkot kāzas, tomēr es paredzu, ka būs gan tiesu prāvas, gan arī juridiskās izmaksas šajā jautājumā. Vēl vairāk mums interesē, kādas izmaiņas notiks attiecībā uz darba vietām. Ja mēs konkrēti runājam par kristīgām organizācijām, šeit pastāv patiešām briesmas, ka cilvēki varēs un vai gribēs sajaukt izpratni par reliģijas brīvību un sirdsapziņas brīvību. Aizbildinoties ar nediskrimināciju un vienlīdzību. Lielbritānijā pēdējos gados ir notikušas vairākas tiesu prāvas, kas ir izskanējušas visā sabiedrībā. Dažas šīs prāvas ir nonākušas Eiropas cilvēktiesību tiesām. Viena no šīm tiesu prāvām, tajā ir iesaistīts Gerijs Makfarlēns, organizācijas Relate attiecības padomdevējs. Viņš nebija apmierināts ar to, ka viņam lika vienzimuma partneriem veikt šo te padomdošanu. Cita tiesas prāva, par ko es vēlos pastāstīt, ir par vienu pāri kristiešiem, kuriem ir bed and breakfast, tāda neliela viesnīciņa, viņi izīrē istabas turistiem, un viņi atteicās dot divgaļamo gultu cilvēkiem, tātad, par kuriem ir skaidrs, ka viņi ir viendzimuma attiecībās. Tātad runa ir par to, ka kristieši, kuriem ir savs biznes, vai viņi strādā konkrētā darba vietā, un ja viņi mēģina dzīvot saskaņā ar savu kristīgo ticību un konkrēti, ko tā māca par seksuālu uzvedību, tad viņi mūsdienās secina, ka pieturoties pie saviem uzskatiem, viņiem tiek mesti izaicinājumi. Gan juridiski, gan arī viņi izjūt diskrimināciju, gan arī uzbrukumu. Un vēl viena tiesas prāva, ko es vēlos pieminēt, tajā ir iesaistīta Liliāna Ladele, tātad laulību reģistrātore, un kad likums mainījās, viņa atteicās vienzimuma laulības reģistrēt. Sākumā viņai piemeklēja, ar viņu sarunāja tā, ka viņa varēs reģistrēt heteroseksuālas laulības, bet vienzimuma laulības tad reģistrēs citi. Bet tad izskanēja protesti pret šādas alternatīvas piemeklēšanu. Un arī reģistratūrā mainījās vadība, un viņi pazaudēja gan savu brīvību, gan savu darbu. Lai gan šajā darba vietā bija iespēja piemeklēt saprāta robežās alternatīvu, ko var izdarīt viņas darba devējs, tomēr darba devējs atteicās to darīt. Tagad, kad nākamo gadu vienzimuma laulības šis likums stāsies spēkā, tad tie cilvēki, kas ir laulība reģistrātori un tai pašā laikā kristieši, viņiem tagad būs grūts lēmums priekšā, ko tagad darīt. Vai viņi pazaudēs savu darbu. Tātad, ko mēs šajā situācijā varam teikt par mūsu kā kristiešu reakciju vai atbildi? Es vēlos dot 6 principus. Pirmkārt, mums kristiešiem mēs nedrīkstam privatizēt savu ticību. Šeit pastāv bīstamība,
kad cilvēki pārpratīs reliģisko brīvību un sirdsapziņas brīvību un domās pārāk šauri. Mēs, kā kristieši, tiekam aicināti sekot Jēzum Kristum, un tas ietver visas absolūti mūsu dzīves jomas. Mēs Kristus mūs aicina būt par uzticamiem viņa lieciniekiem arī darba vietās un arī sabiedrībā. Otrkārt, mums ir uzmanīgi jāpadomā, lai neizskatītos negatīvi sabiedrības acīs un nepretoties šīm izmaiņām tikai tāpēc, ka vēlamies pretoties. Kristīgā vīzija, kristīgais redzējums ir pozitīvs redzējums. Mums ir laba vēsts priekš cilvēkiem. Bīstami, ja cilvēki, īpaši mediji, redz, ka mēs tikai asi reaģējam un ka mēs pretojamies un esam neveikli šajā situācijā. Un viņi neredz, ka mēs esam ticības cilvēki, kas esam labās vēsts izplatītāji. Treškārt, mums nevajadzētu pārāk uzmanību daudz veltīt tieši homoseksuālismam. Kristiešiem ir daudz vairāk citu morālu izaicinājumu un dilemu, un ja mēs pārāk uz homoseksuālismu koncentrēsimies, tad tas parādīs, ka mēs esam gandrīz vai apmāti ar šo jautājumu. Un tad tiešām cilvēki sāks domāt, ka mēs esam pret geju un pret lesbiešu, un ka mēs pretojamies un cīnāmies ar seksuālām minoritātēm. Ceturkārt, mums ir jāsaprot, kurās cīņās cīnīties un kurās necīnīties. Tas attiecas gan uz kristiešiem individuāli, gan arī uz draudzēm. Mums ir jāatceras Jēzus vārdu, ka mums ir jābūt tik gudriem kā čūskām un tik nevainīgiem kā baložiem. It īpaši es to gribu uzsvērt, ja mēs runājam par to, kad lieta nonāk līdz tiesas prāvām un kad ir sacelta liela mediju ažiotāža. Piektkārt, mums vajadzētu atrast pamatprincipus, kā reaģēt šajās grūtajās situācijās. Dzīvot sekulārā, pluralistiskā sabiedrībā ir ļoti grūti. Tajā cīnās un savā starpā sacenšas dažādi pasaules uzskati. Mums nopietnāk jāpadomā, kādai jābūt ir kristiešu nostājai šajos konfliktos. Mēs nedrīkstam vienkārši uzstāt, ka mums ir taisnība. Šeit mums pašiem vajadzētu pret citiem izturēties, tātad piemeklējot alternatīvu saprāta robežās. Ja mēs pieprasām to sev, tad mums tā būtu arī jādod citiem cilvēkiem. Un sastkārt, pēdējo kārtu. Mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka mūsdienās sabiedrībā mēs ciešam un tiekam diskriminēti pasaulē. Ir bīstami domāt, ka mēs, kristieši, varam ar likumdošanu veidot sabiedrību pa savam. Jaunā derība to nemāca. Jaunā derība māca, ka tieši otrādi mēs tiksim, ka mums pretosies un ka mēs tiksim vajāti un mums būs grūti konkrēti kristiešiem, kas ir uzticīgi Dievam. Mums vairāk jāuztrauc par savu Dieva labās vēsts izplatīšanu sabiedrībā. Visvairāk mums būtu jāuztrauc par to, kā radīt kristīgas komunas, sabiedrības, draudzes, kur mēs varam kopā mācīties, ko nozīmē būt uzticīgiem Dievam.
Mums ir jāveido draudzes, kur mēs varam runāt par visiem šiem jautājumiem un iedrošināt cits citu saprast, ko nozīmē ko nozīmē dzīvot Kristus cienīgu dzīvi pasaulē. Paldies!